Labi, ka Karīna man izpalīdzēja, citādi es nezinātu, ko darīt. Ja gadījumā viņai vajadzēs palīdzēt nointervēt Sandi Ozoliņu, es ar lielāko prieku izlīdzēšu. Bet nu atpakaļ pie basketbola. Aizdītajā nedēļā LBL turnīrā Jelgavnieki viesojās Valmierā un uzņēma Liepāju, bet pašā Vējpilsētā lauvas tikās ar Rīgas baroniem. Aināras Virkzdiņa atgriešanās LBL sakrit ar cīņu pret Valmieras bijušā trenera Vara Krūmiņa trenēto Zemgali. Jau no spēles sākuma vadību uzņēmās mājinieki. Uzbrukumā veiksmīgi darbojoties Veselovam, nepiesakts paliek Braļukas Valeika. Taču Zemgalē Valmieras aizsardzība sagādā galvas sāpes. Pirmajā ceturdaļā izdodas gūt tikai 11 punktus. Tomēr turpinājumā ar sev parocīgi ātro spēli Jelgavnieki cīņas gaitu līdzsvaro. Precīzs ir mētra, bet vidzemnieki neapmulst, un Gabrāna Valeikas sadarbība noved pie iespējas gūt arī 3. punktu. Jelgavu pametis Vilsons, bet atgriezies ir Jānis Bambis, liekot lēkāt visai Valmieras aizsardzībai. Taču ar Jāņa pūlēm nepietiek. Ansons aizlec no Krūmiņa un arī piezīme viņam netraucē. Brīdi vēlāk par klāvu pretinieki aizmirst pavisam, un tuvojoties beigām Valmiera pārsvaru palielina. Beigās ceļa grozā atrod arī šāds Gabrāna metiens. Pateicoties dzelžanai aizsardzībai, Valmiera uzvar pārliecinoši 67–52. Spēles rezultatīvākā spēlētāja gods Veselovam ar 20 punktiem. Zemgaļiem Edgars Krūmiņš sameta 15. Tikmēr otrpus Latvijai Barons viesojās Liepājā. Sākumā šaujampulveris gana savus abiem pretiniekiem un notika pieklājīga apmaiņa ar precīziem treječiem, taču skaistākās epizodes vēl tikai sekos. Mičels iegūst bumbu, Liepāja gaida danku, bet ne, Jānis Tīma to nepieļauj. Amerikānis saprot, ka jāskrien vēl ātrāk, taču Aleksejevs pagūst palīgā. Atpūtā ejot, tomēr 2 punktu pārsvars rīdziniekiem. Turpinājumā Viļams skaisti ievada uzbrukumu un Skirmans to efektīvi noslēdz. Vēl viena Viļams piespēle un Čavars panāk lielāko pārsvaru viesiem plus 13. Lauvas saprot, lai cīnītos par uzvaru, ir jāaptur Viļams. Un to paveikt apņemas 19-gadīgais Mārtiņš Meijers. Viens bloks skaistāks par otru un liepājnieki izredzes saglabā. Vaikuls starpību samazina līdz -2 punktiem. Arī Mičels beidzot noķer savu vilni. Taču ko tu stiprām padarīsi? Ar 82–77 uzvaru izcīna čempioni. Barona 10. uzvarā teicams sniegums Viļamsam. 21 punkts, 8 bumbas un 7 piespēles. Mājniekiem 17 punkti Vaikulim. Pagājušajā piekdienā Jelgavā pie vietējās Zemgales viesojās LBL vicelīderi Liepājas Lauvas. Pirms spēles abām komandām robi sastāvā. Viesiem nācās iztikt bez Mičela un Vaikuļa, savukārt mājniekiem nevarēja palīdzēt Kalvis Krūmiņš un Kanbergs. Jau no pirmajām spēles minūtēm iniciatīvu uzņemas Pīrs Kaldvels. Lauvam 5 trīspunktnieki pēc kārtas, kas ļauj viņa vienībai pēc ceturdaļas būt vadībā ar 25–18. Krūmiņš piespēlē Seņkānam, kurš bumbu nenotver, taču īstajā vietā un laikā ir mētra. Precīzais tālmetiens gan neko nemaina un atpūtā ejot 47–30 Liepājas labā. Precīzs Bergmaņa trīnītis dod jelgavniekiem blāvu cerību stariņu. Tomēr jau pavisam drīz arī tas pazūd. Komandas līderis uz līdzenas vietas savaino kāju. Par laimi, tas izskatās nopietnāks nekā ir patiesībā, un Ilmārs jau drīz var atgriezties spēlē, taču mainīt tās gaitu gan vairs nav iespējams. 86–60. Pārliecinošu uzvaru izcīna Lauvas. Šodien Kaldvels Pīrs parādīja, kāpēc mēs viņu ņēmām. Ja? Viņš tomēr ir ļoti labs metējs, un šodien es domāju, ka tā aklimatizācijas posms viņiem būs beidzies un viss būs kārtībā. Komandā ir Lazaret un arī ir tas, ka tomēr daudz jauniem spēlētājiem jāspēlē liels spēles laiks, jo tie, kas mums skaitās pieredzējušie spēlētāji, visi praktiski ir ar kaut kādām traumām vai pēc traumām. Fantastisks sniegums kurzemnieku amerikānim Kaldvelam. 8 trīspunktnieki un summā 32 punkti. Zaudētājiem rezultatīvākais mētra ar 14 tačiem.
Pārējās LBL spēlēs VF juniors diezgan viegli tika galā ar Latvijas universitātes studentiem, bet liepājniekiem ar studentiem jau gāja daudz grūtāk. Uzvara tikai pašā spēles izskaņā. Tabulā izmaiņu nav. Liepājnieki nostiprinās 2. vietā, bet VF juniors saglabā 3. pakāpienu. Universitātes puiši pagaidām noslēdzošajā pozīcijā. Ar gradzeniem basketbolu spēlēt nedrīkst, ar auskariem arī nē. Tomēr dažus aksesuārus spēlētāji drīkst izmantot. Gribētos, protams, zināt, kādus. Basketbolā noteikumi daļēji ļauj spēlētājiem veidot pašiem savu stilu. Ir basketbolisti, kas spēlē tikai ar nepieciešamajām basketbola ekipējuma sastāvdaļām, taču citi sevi izrotā ar dažādiem netik sportiski nozīmīgiem aksesuāriem. Tagad spēlē pat ar garajām biksēm, ja vēl varētu cepurēs spēlēt, varētu kaut kādā jakā lielā atļauj, bet manuprāt, tas viss ir tikai stils, spēlētāji, vēlmes. Gribās un tā dara, ja tas ir atļauts pēc noteikumiem, kāpēc to nedarīt. Šoreiz jums pastāstīsim par Amerikā tā dēvētajām headband. Latviešu valodā tam gan nav absolūti precīzi tulkojuma, taču mēs to varam saukt vienkārši par galvas lentu. Basketbolistiem visā pasaulē ir manītas gan galvas, gan rokas lentas. Tās var būt speciāli veidotas komandas formas krāsās, bet visbiežāk ir krāsās, kas der visām – baltā un eleganti melnā krāsā. Šāds stila elements jeb sporta ekipējuma nepieciešamība ir novērota arī Latvijā. Es nezinu, kā to sauc. Tas vienkārši tā iegājās mums kaut kad ASK laikā izdalīt tādas formas krāsās, un tad es sāku spēlēt un ar kaut kā. Kad tu sāc, tad pieredumam baigais spēks, kad tu neuzliec, tad tāds izej uz to spēli. Īsti liekas, ka kaut kas trūkst. Rokas un galvas lentas tiek vilktas tāpēc, ka tās uzsūc sviedrus, ļaujot spēlētājiem iespējams precīzāk mest. Sviedri nenotek uz plaukstas vai, piemēram, uz galvas esošā lenta aiztur sviedru tecēšanu acīs. Skatīsimies, kādas vēl stilam vai sportam nepieciešamas elementus mums atnesīs laiks. Taču pagaidām paliksim pie tām lietām, kas mums ir. Bet jūs gan pamēģiniet ko jaunu. Sūtiet savus jautājumus uz basketapskats@gmail.com. Pirms 10 gadiem Daugavas sporta namā LMT komanda uzņēma Lietuvas avīžniekus. Minūtes pārtraukumā savējiem skarbus vārdus velta Igors Miglnieks. Trīnīšu slādēja Jānis Blūms un Arnis Vecogars, bet no tribīnēm līdzi jūt mans vārda brālis un prātvētras solists Renārs Kaupers. Panākums pār Lietuvas Rītas BK LMT vīriem garantētu vietu play-off turnīrā, neatkarīgi no tā, kā pēdējos mačos veiktos Tallinas Kalev. Spēles pirmajās minūtēs abas komandas demonstrēja apskaužamu precizitāti. Ar pusāķu rezultātu atklāja Arturs Jevtoks, Arnis Vecvagars pretī liek 3-punktnieku, bet Raimonds Vaikuls, atšķirībā no spēles ar Dolphins, uzņēmis iniciatīvu jau sākumā, un ceturdaļas vidū rezultāts ir iepriecinošs – 13-7. Pēc negaidīta veiksmīgā sākuma 2 nākamās minūtes laukuma saimnieki palika sausā, turpretīm savā grozā ielaida Šiškauska un Arturu Jevtoka pustālos. Macijauska 3-punktnieku un grūti krātais pārsvars izkusa kā nebijis. When you stay here, the ball is in the corner. You fucking just stay there, so everything blocks. It's not defense, work in the defense, or you want to sit in the bench. Pēc tik smagiem treneru vārdiem aktīvāk sāk spēlēt ne tikai Kenjata Klaits, bet arī pārējie. Čerona Vilkarsona piespēle un Jānis Blūms 6. minūtē ar 3-punktnieku izlīdzina rezultātu – 33-33. Jānis pārtrauc arī nākamo lietuviešu uzbrukumu. Kristapja Nečēnoka metiens ir neprecīzs, bet Vilkarsons ir pie bumbas pirmais un grozā iekšā. Cīņa par katru laukumu centimetru. Bumba burtiski izkapā Arvans šķēli un guļot uz grīdas iespēlē to zem groza Arnim Vecvagaram un Rīgai jau +6. Rīzenieki tovakar patiešām bija uz viļņa, tomēr mača liktenis tik un tā izšķīrās pēdējās 2 minūtēs. Kestutis Šestoks vispirms rezultātu izlīdzina. Šķēles neprecīzo metienu pielabo Raimonds Vaikuls, bet uz vienu precīzu
Šiškauskas soda metienu Vecvagars atbild adekvāti un 50 sekundes pirms beigām +2, taču ar bumbu leiši. Iniciatīvu uzņems Eliots, bet viņa samocītais metiens ir neprecīzs, bumbu izcīna Vecvagars, Šiškauskam sods, bet skatītāji jau ļaujas līksmībām. Atlikušajās 12 sekundēs pareizai uz soda metienu līnijas stājas Vilkersons un Vaikulis, pieliekot punktu grūtajai, skaistajai un galvenais pelnītajai uzvarai. Es domāju, mēs esam sākuši ļoti veiksmīgu sēriju. Kopš es spēlēšanī komandā vēl neesmu izjūtis zaudējumu rūgtumu. Man ļoti liels prieks par to, ka mēs, protams, saņemties uz šīm svarīgajām spēlēm un izcīnījām tiesības play-off spēlēt. Es domāju, es ceru, ka tas tā turpināsies. Labi, LMT Blice toreiz ierādīja Leišiem viņu vietu, bet tagad mēs esam ierādījuši 5 vietas aizvadītās nedēļas skaistākajiem momentiem un kādai patiešām nopietnai nedēļas sejai. 5. vietā. Paša Veselovs domāja, ka bumbu jau grozā, bet Gača Jahovičs no otrās līnijas sūta pašu mājās. Mičels drāžas kā meteorīts, bet Jura Aleksejevs ir tūmā un notīra stīpu. Numuri 4 šonedēļ. Benu Mičelam nav kas palīdz, un Jānis Timma atstāja nospiedumu uz lauvu krātiņa. 3. vietā. Derons. Nē, Dereks Viljams iedod Mārtiņam konču un bombā! Barons garā rokas Kiris pārliek pāri Vaikulim. Numur 2. Lauvu mazā raķete turpina lidojumu. Cauri Barona zvaigznājam Mičels triec bumbu grozā. 1. vieta šonedēļ. Tumsas 2059. gads. Šīs planētas valdnieki izlēma pārveidot nākotni, mainot pagātni. Šajā plānā vajadzēja kādu, kurš nejustu žēlumu, nejustu sāpes, nejustu bailes, kādu, kurš ir neapturams. Un viņi radīja Kasparu Terminatoru Kambalu. Tagad mūsu nākotne ir viņa rokās. Kaspara rokās bija arī Aliaga Petkim spēle pret slaveno Fenerbahči. Un kas bija karsts? 24 minūtēs viņš iebombardēja 16 punktus, likvidēja 8 bumbas zem groziem un sašāva 2 precīzas piespēles. Kombinātori, mēs zinām, you will be back! Kambis būs atpakaļ, un arī mēs jau tieši pēc nedēļas. Taču rīt dodieties uz Saulkrastiem atbalstīt savus favorītus LBL mačā starp Baronu un VF Juniors. Kā teiktu Terminators, hasta la vista, baby!